Jūs droši varat nākt piesaist, turpināt dalību diskusijā. Varbūt pēdējais jautājums jums. Es domāju, ka mūsu skatītājiem arī varētu būt interesanti. Vai jūs varat nodefinēt, tā pāris teikumos, kas tad tā hipsteru subkultūra ir? Kā to tā izskaidrot? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Es nezinu cilvēku Latvijā, kas man spētu izskaidrot to vienā teikumā tā, ka es... ok. Paldies. Kāds uzdrošināsies atbildēt? Hipsteri, man liekas, katru dienu mainās ar kaut ko, un tieši ar to hipsteri arī unikāli. Pirmkārt, tas, kad seko modas tendencēm, specifiski tieši hipsteri modas tendencēm, ko arī tajā pašā laikā grūti ir definēt, kas tās tāds pavisam ir, bet tas, ka cilvēks apzinās, ja viņš ir hipsters, tad, manuprāt, tas pats galvenais, un pie tā subkultūras arī viņš pieder. Jā, bet kā tādu hipsteri ļoti grūti definēt, un es domāju, ka Wikipēdija arī tas pats apraksts par hipsteriem ir, maldīgs. Ja tāds vispār ir, jā. Es neesmu pat skatījies. Skaidrs. Paldies. Sandra? Es gribēju vienkārši vēl mazliet atgriezties, un pašā sākumā mēs varbūt tā kā domājām, ka mēs šodien noteikti runāsim par kaut kādu šauru kultūru, bet skatoties prezentāciju, šobrīd mēs reāli pārliesimies, ka mēs par kultūru varam runāt varbūt tādā šaurākā klasiskā nozīmē, un pavisam ļoti plašā nozīmē tas, ko arī rādīja Mārups jaunieši. Un arī runājot, arī tad, ko Uldis teica, jā, par to nacionālo kultūru un savas apzināšanos, jā, tad es domāju, ka mums arī šī gadījumā ir jādomā, teiksim, ļoti, ļoti plašā tādā tvērumā, ja? Jo tā kultūra ir ļoti daudzveidīga. Ja? Tās nav tikai vienīgi grāmatas, tie nav tikai arhīvi vai muzeji. Ja? Mums ir jāstāsta ļoti, ļoti plašs spektrs. Ja? Un tad, kad mēs arī runājam sniedzam to informāciju portālos un mājaslapās, tad acīm redzot, mums ir jāstāsta ļoti, ļoti plašs. Es tikai šobrīd, tā kā man kaut kā likās, ka tā kā mēs šodien daudz šaurāk runāsim, bet pēc tā prezentācijas... Mazliet ar piemēru, tas, ko Sandra teica, man arī šodien Ropažos viena kundze bija klātesoša e-prasmes stundā, un viņa pieminēja, es redzot arī ar Google īpaši labi, tā kā mācēja strādāt, viņa tā kā uzdevuma tāds jautājums, tāds, īpatnējs varbūt Mārupas jauniešiem liktos. Kā atrast par pazīstamu Latvijas muziķi, kurš esot bijis savulaik Gideona Krēmera, arī skolotājs, un es parādīju ātri, uzsitam Google vārdu uzvārdu, tur izkrīt mums tas un tas. Un tajā brīdī sapratīju, ka kundzei ar ierobežotām šīm te arī prasmēm ļoti noderētu, ja Latvijas šīs kultūras institūcijas plašākajā nozīmē, ja viņas spētu izveidot kaut kādu savu alternatīvu, kaut kādu resursu, kur savilkt to visu kopā. Kas ir arhīviem, kas ir muzejiem, kas ir bibliotekām, pie viena apskatīties, jau noklausīties pašas skaņdarbus, televīzijas rādījumus par viņu iespējams, tā kā visu to kopā. Labi, viena lieta ir meklētājs, es zinu, man varētu teikt, ka meklētājs ir izsnāt, bet no otras puses ir, varbūt tas ir enciklopēdiska rakstura kultūras resursi, tā kā es domāju, tās izaugsmas iespējas vēl ir pamatīgi, kur augt, lai veidot tādu kopīgu to izmantošanas pieredzi, ne tikai institucionāli. Un te tas nākamais, par ko es noteikti dzirdu, un kam es noteikti piekrītu šeit jautājumu, lai cilvēks prastu izmantot, ir jāiemāca izmantot, ir jāprāda, ko izmantot. Un no šī viedokļa es domāju, ka daudziem no mums, gan Maijai, gan Uldim, gan droši vien arī varbūt IT kompānijas mazāk, bet, teiksim, tie cilvēki, kas strādā arī bibliotekās, arhīvos, muzejos, mums ir ļoti, ļoti liels darba lauks, respektīvi iemācīt un parādīt. Mēs bieži vien varbūt mēs esam uzkrājuši ļoti daudz vērtības, jā, arī digitalizējuši, jā, tas tā ir, jā, bet mums varbūt bieži vien tas liekas tik pašsaprotami, jā, kā var par to nezināt, bet tas, diemžēl, tā ir. Un tāpēc ir tas nākamais solis par to runāt, rādīt un stāstīt, un arī iemācīt šos produktus lietot. Tas jau ir nākamais. Jā, varbūt tās, es nezinu, Vinēt, es varētu šo sarunu mazliet turpināt tādā ziņā, ka mēs sākumā pieskārāmies tieši arhīviem un muzejiem, kā stāsts sākumā, no kā mēs sākām mūsu ceļojumu par to, kultūra, e-vidē un beidzām ar internetu izmantošanas kultūru un beidzām ar subkultūru, kas ir, internetu couchsurfings arī ir kaut kāda veida subkultūras sastāvdaļa un tā. Bet
redz, kas ir, lai šo te, es mēģināšu noformulēt jautājumu, lai šo muzeju un arhīvu krājumus varētu izmantot pēc iespējas plašāka cilvēku masa, un šī informācija tiktu pasniegt arī varbūt kaut kādā radošākā, interaktīvākā veidā un tā tālāk. Protams, ir jārada dažādas sistēmas, interaktīvi, dažādi mēdī, aplikācijas un tam līdzīgi. E-prasmes, kas ir nepieciešamas viņu radīšanai, nav vidusmēra prasmes, viņas nevar iemācīties vienkāršos kursos un tam līdzīgi. Tās visbiežāk veido piesaistīti apakšuzņēmēji, tās ir dažādas programmas, aplikācijas, sistēmas un tā. Un šeit ir jautājums, lai varētu vairāk izveidoties šādi, neskatoties uz autortiesībām, kas varbūt ir attiecināms uz audio-vizuālu materiālu, vai ir vai nav domāts par to, ka šāda informācija varētu būt pieejama kā atvērti dati, vai ir kaut kādas sarunas, vadlīnijas, teiksim, lai veicinātu šo te informācijas izmantošanu, un šie te paši jaunieši, kas šodien ir izveidojuši prezentāciju par subkultūrām, rītdien uztais interaktīvu aplikāciju Mārupe 200 gadu griezumā. Lūdzu, jautājums. Uldis to noteikti arī var atbildēt. Es varu derēt, ka tu esi saskāries ar šādiem jautājumiem. Paldies. Tādā pārdomās. Es domāju, ka šiem resursiem, protams, jābūt atvērtiem, pēc iespējas atvērtākiem, vieglākiem, bet, teiksim, šeit, tāpēc arī, es domāju, šajā izstrādē, šo resursu izstrādē, es domāju, ka ļoti svarīgs ir ne tikai mūsu, kā šo resursu turētāju, teiksim, bieži vien viedoklis, un izpratni par to, kas ir viegli un ērti lietojams, vai arī savukārt izstrādātāju šo tehnoloģiju, teiksim, sistēmu vai portālu izstrādātāju viedoklis, bet, manuprāt, šajā gadījumā ļoti svarīgi būtu pieaicināt vēl arī šo trešo vai ceturto pusi, reāli šo lietotāju. Varbūt, ka šis lietotājs šajā gadījumā varētu būt, kā jūs sakat, cilvēks ar varbūt ļoti augstām prasmēm, bet viņam būs sava sapratne, kā viņš grib meklēt, un varbūt, ka mums būtu arī varbūt tajā būtu jāieklausās. Tā kā tas ir tāds mans viedoklis. Bet tad, kad mēs runājam par tām autortiesībām, pēkšņi ienāca tāda doma prātā. Jo vairāk gadu garumā šobrīd ir tā, ka bibliotekās, kā es teicu, internets ir bez maksas pieejams. Publiskajās bibliotekās internets ir bez maksas. Bez maksas, protams, tas ir lietotājiem. Savukārt, protams, daļēji to finansē valsts, kā mēģi dotācija, un daļēji šis finansējums nāk arī no pašvaldību budžetiem. Un tad, kad mēs runājām arī es ierunājos, droši vien, es saprotu, Uldis, arī jūs runājat par to, ka par šīm autortiesībām. Un tad man šajā brīdī ienāca doma, varbūt, ka mēs šajā gadījumā varam runāt arī, teiksim, jo mēs saprotam, ka informācija ir vajadzīga, informācija arī, teiksim, gan multikācija filmas un tā tālāk, bet mēs visu laiku atduramies pie šīm autortiesībām. Un tad man šobrīd tā doma, varbūt, ka arī šajā līmenī mēs varam runāt par mēģdotāciju. Tā varētu būt noteikti. Protams, tā varbūt nevar būt mūžīga mēģdotācija, bet vismaz, lai vismaz iesākumā tā tiešām varētu būt mēģdotācija valsts līmenī, lai tā kultūra, tās vai nu filmas vai citi ar autortiesībām aizsargātie objekti būtu daudz pieejamāki arī mācību procesā, ne tikai izklaidēji. Man ir kādas 4 atbildes, kas sastāv no kādām 4 savstarpēji nesaistītām sastāvdaļām. Par mācību procesu, īstenībā tur ir nedaudz vienkāršāk, jo, teiksim, mācību procesā, mācību līdzekļos, kas tiek izmantot klasē uz vietas, jau tur nav nekāda ierobežojuma šajā te izmantojumā. Par mērķu dotācijas tajā pilnīgi piekrītu, ka īsti savādāk variantu acīm redzot nav, jo, piemēram, kā to dara Norvēģijas valsts, Norvēģijas Nacionālā biblioteka digitalizē visas Norvēģijā izdotās grāmatas, un viņas ir pieejamas bez maksas internetā visiem Norvēģijas iedzīvotājiem, Norvēģijas robežās, tātad filtrējot pēc IP adreses, un par to valsts maksā mežonīgu naudu. Visu ļoti vienkārši. Tad valsts, ja tā ir politikas prioritāte padarīt šo kultūru pieejamu, un, teiksim, es domāju, tas ir diezgan absurdi, ja ir šis te kultūras kanons, kas būtu tā kā tās vērtības, kas būtu ikvienam nakts vidū pamodinātam jāmāk noskaitīt, kā mēs to varam izdarīt, ja cilvēkiem nav iespējas īsti viņas iepazīties ar viņām.
simtvienības nav daudz, bet jā, īsti iespējas iepazīties, neaizējot uz publisko biblioteku nav. Un tā kā vēl viena daļa ir tas, ka šobrīd jau ir stājusies spēkā Latvijā ir 2 gadu laikā jāpārņem publisko datu direktīva, un šajos publiskos datos pirmo reizi ir iekļauti arī biblioteka arhīvu šie te informācija ar svarīgu Jā, rīt mēs diskutējām, ejam uz Varam peldu ielā par to diskutēt, bet nē, ir viens... Mēs vēl par šo direktīvu vēl diskutējam. Jā, ir viens ļoti vienkārši knifs. Šī direktīva neatiecās uz trešo pušu autortiesību objektiem. Tātad reāli uz biblioteka muzeja arhīvu krājumiem tas neatiecās, ja vien autortiesības nav pārgājušas, teiksim, muzejam nopērkot gleznu, kas, droši vien būs, ne tas tipiskākais gadījums. Tā kā primārs attiecās uz katalogiem, tomēr uz katalogu informāciju. Un tur parādās vēl viens jautājums par kvalitāti, lai efektīvi sadarbotos. Tāpat Europeana ir lielisks piemērs. Tur Sandra minēja, kad es pastāstīšu, cik ir objekti šobrīd. Varu pastāstīt 30 miljonu apmēram objekti ir Europeanā, un viņus izmantot, tai skaitā nodrošināt šo atkal izmantošanu radošajās industrijās ir šausmīgi grūti, jo mēģinot no 30 miljoniem ierakstu kaut ko saprātīgi izvilkt ārā, izrādās, ka tie ieraksti nav nepietiekami labi harmonizēti savā starpā, viņi daudzvalodības lietas traucē un vienkārši neiedomāšanās par to, ko citiem varētu vajadzēt. Piemēram, ja mēs gribētu izstrādāt turismu aplikāciju par Parīzi, lai, piemēram, aiziet pie Eifeļa torņa, mēs varam savā telefonā redzēt, kā Eifeļa tornis ir izskaties savā atvēršanas dienā. Mēs to īsti, to ir pagrūti izdarīt, jo Europeanā šis Eifeļa torņa attēls būs, lokācijas vietā būs informācija Parīze. Nebūs koordinātas. Tātad es pēc attāluma, pēc tuvuma, pēc savu GPS signālu, kur es atrodos un kurā virzienā ir Eifeļa tornis, es to īsti pateikt nevarēšu. Līdz ar to šī datu kvalitāte ir lieta, pie kura, es domāju, gan mūsu lokāli, protams, stipri jāstrādā, jo katra nozara strādā bišķi ar saviem standartiem, saviem priekšstatiem par to, kā metadatiem labiem ir jābūt gan, protams, Eiropas līmenī, Europeanas līmenī. Par attiecībā par šiem daudzvalodību. Es gribu piebilst, protams, šodien es par to noteikti nestāstīšu. Tas noteikti ir stāsts nākamajai e-prasmu nedēļai, jo mēs arī šobrīd strādājam ar projektu par šo mašīnu tulkošanu. Un viens no pilotprojektiem tiks arī mazs gabals arī pilotēts Eiropianā. Tā kā redzēsim, kāda būs rezultāti, bet to mēs redzēsim nākamgad, un tad arī pastāstīsim par projektu. Paldies. Vai kāds vēlas varbūt tās piebilst šeit? Es lietotāju pieredzi par Eiropeānu kā par lielisku resursu, kur man pazīstamam cilvēkam izdevās atrast attēlu un izmantot viņu, veidojot prezentāciju par kādu lauku biblioteku, kurai 90 gadi, izgooglē visus Latvijas resursus, nav nekur attēlu, nevar atrast, un uz biblioteku acīm redzot nav laika iet, un izrādās, ka Eiropeānā to var atrast, tā ka tie pozitīvie ikdienas lietošanas piemēri ir ļoti labi. Tad vēl viens tāds piemērs, kas mūsu Riks Tehnoloģijas tiešām aizkustināja, ir Nacionālā muzeja krājuma kopkatalogs, kur kādas ģimenes mazbērni uzzināja caur šo sistēmu to, ka viņu vecstāvs ir rakstījis kara laikā piezīmes un nodevis tās okupācijas muzejam. Un viņiem, acīm redzot, nav bijusi iespēja ar šo vecstāvu tikties klātienē, bet viņi muzejā caur šīm piezīmēm iepazina pilnīgi savādāku savas ģimenes vēstures lapusi. Un tā ir tad kolosāla atkal savienošanās un satikšanās digitālā vidē, pateicoties tam, ka pareizajā meklētājā ieraksta atslēgas vārdus un pamēģina un atrod. Un tā, ka, Tas ir tās pozitīvās lietošanas piemērs, ja mēs uzdodam sev retoriski jautājumu, vai tas, kad muzeji izveidos ar vien vairāk dažādas aplikācijas un muzeja krājumi būs pieejami internetā, vai tas veicinās vai neveicinās, teiksim, to, ka cilvēki dosies uz šiem muzejiem, ja viņiem ir iespēja, teiksim, kaut ko apskatīties arī ārpus. Droši pēc kārtas visi varētu par šo arī izteikties, jā. Citēšu to, ko dzirdēju no muzejniekiem. Ja pirms, 4-5 gadiem tās bažas bija, kāpēc mēs liksim tur bildītas internetā, pie mums tad nenāks neviens skatīties. Un tad ir pilnīgi skaidrs, ka nāk skatīties uz tiem muzejiem, kurus tu vari atrast sev ērtākajā veidā. Un mūsdienās tas ērtākais veids, kā mēs meklējam informāciju, man liekas, ar to es sāku arī savu prezentāciju, ir tas internets. Un ja es neatrodu, man nav tās rozīnītes, kas man iekārdina, es neeju.
Un, ja es atrodu, es labprāt eju un vēl stāstu un aicinu draugus līdzi. Un tā, ka es domāju, jo plašāk šī informācija ir pieejama, jo vairāk apmeklētāji atradīs ceļu uz muzeju. Jā, paldies. Jā, es tā kā vēl neesmu īsti atgājis no jauniešu prezentācijas un pārdomām par to vēstu, ko mēs nesam, un to vēstu, kas varbūt ir tās divas pasaules, kurām kaut kur jāstiekās pa vidu. Un es domāju, cik būtiski tomēr ir šo te triju institūciju, skolu, biblioteka un muzeju sadarbību savstarpējā. Un vēl ir tā doma par šiem ievilcējiem vai par tādiem tā kā kultūras aģentiem, jo viennozīmīgi būtu jārada tāda cilvēku kopa, kas spēj, lai nepazūd tulkojumā, jo tā valoda, kas šobrīd, piemēram, es vairāk domāju par to paudzi, kas ir un kas nāk, ja, tā valoda, kādā viņi sarunājas, ir jāatrod tas veids, kā ievilkt šajos te varbūt ļoti labos kultūras produktos, ko mēs radām. Un nevienmēr tie, kas paši šajā vidē dzīvo, viņi māk to valodu atrast un māk sarunāties. Tā kā tas būtu viens liels izaicinājums mums visiem. Es zinu, ka Vācijā darbojās šī kultūras aģenta programma, salīdzinoši sekmīga programma, un tur būtu arī aicinājums varbūt kultūras cilvēkiem būt atvērtākiem skolai, jo man pašai ir nācies piedzīvot vairākus gadījumus, kad tie cilvēki, kas it kā ir jauniešu acīs autoritātes par to, ka viņi nāk uz skolu, prasa šobrīd ļoti lielu atlīdzību, ko savukārt skola nevienā brīdī nevar dot. Un tad ir jautājums un lūgums visiem, kas nodarbojās ar kultūru, domāt mazliet tālāk. Domāt par to, ka, lai pie viņiem nāktu, viņiem ir ne tikai jādzīvo e-vidē, bet ar to visu savu e-pakalpojumu varbūt ir jāatnāk līdz tai skolai, jāpārvar tās bažas, jāpārvar tā baile, ka viņam pretī sēdēs hipsteri un panki un uz viņu skatīsies kā uz citu planētu, bet varbūt tomēr ir vērts mēģināt. Katrā ziņā mēs no Nacionālās komisijas puses būtu ļoti gatavi stiprināt šādu veidu programmu. Jā. Jautājums Maijai vispirms, un pēc tam varbūt arī jums, jaunieši. Pieskārāmies interesantai lietai, šai te valodai un tulkojumam. Bet tā mūsdienu valoda, kādā veidā jaunā paudze ir pieradusi patērēt informāciju, viņi tiešām aprobežojas bieži vien ar Google, B ar dažādu veidu aplikācijām, kas absolūti izklaidējošā veidā šo informāciju jau ir sagremojušas, apstrādājušas, uzzīmējušas, iekrāsojušas un pasniegušas ar visu audiovizuālo baudījumu un vispārējo. Un tagad mēs esam situācijā, kad mēs veidojam, teiksim, arī cilvēkiem šīs te pamata prasmes meklēt informāciju, kaut ko vispārībā atrast. Mēs veidojam dažādus projektus ar dažādām interneta adresēm, kur mēs cenšamies padarīt pieejamu kaut kādu apjomu informāciju, jo kaut kādai citai apjomu informācijai autortiesības viņi pat neļauj publicēt un nedod darīt pieejams. Un jautājums ir tāds, vai ņemot vērā šo te tendenci un šo te jaunās informācijas patēriņa valodu caur aplikācijām, caur tiem smukajiem kvadrātiņiem un viss tā, kā tur tas vispārībā tiek pasniegts un iedots. Tas, ko mēs šodien būvējam, vai nav gadījumā tā, ka pēc 10 gadi, vai pat es atļaušos teikt pēc 3 gadi, tas viss tomēr nav tā, kā tas ir jābūvē. Jā, teiksim, vai mēs koncentrējamies uz informācijas pieejamību, izmantojot esošās tehnoloģijas, ņemot vērā mūsu ekonomisko situāciju, cilvēku prasmju spēju un tam līdzīgi, vai mēs tomēr būvējam kaut ko, ko atdot nākamajām paudzēm, kura nelasīs šādā veida informāciju, kā mēs šobrīd to cenšamies pasniegt. Lūdzu. Jā, viens ir skaidrs, ka jaunieši, es domāju, arī jaunieši piekrīs, ka viņi savām vajadzībām, izklaides vajadzībām, viņi izmantos visu, kas ir pēc iespējas vienkāršāks, interaktīvāks, aplikāciju veidā, vienkāršāk sasniedzams, mazāk teksta, vairāk bildes, video, tas ir skaidrs, bet par to, ka varbūt nebūtu nozīmes vai jēgas tur, es nepiekritīšu, tāpēc, ka ir divi dažādi veidi. Viens ir tas, ko jaunieši paši izmanto, otrs ir tas, ko viņiem iedod. Tas, kas tiek
tieši mācību procesā, nodarbību laikā, tas viss stāstījums, viss, kas tiek izmantots. Es arī šodien iepriekšējā prezentāciju laikā ļoti daudz sev vērtīgu informāciju ieguvu, ko var atrast, ko es varu apskatīties. Un, ja ne jauniešiem patiešo šī informācija patērēšanai radīt, tad noteikti viņu vecākiem skolotājiem, kas mācību procesā var digitālajā vidē, kas ir jauniešiem daudz saprotamāk, arī parādīt visu informāciju, visus pieminekļus, kultūras mantojumu, viss, kas mums ir. Un noteikti tas ir jādara un tas ir vērtīgi, un jo vairāk būs digitāli šādi materiāli, jo vieglāk būs tiem pašiem skolotājiem strādāt un arī piedāvāt un šo saturu, un, manuprāt, jauniešiem ļoti pievilcīgā veidā. Jā, paldies, es esmu ļoti priecīgs par šādu atbildi, tāpēc, ka, protams, sabiedrībā mēdz būt bažas, vai mūsu jauniešiem tas vispār vēl interesē un tam līdzīgi, tāpēc es ļoti priecīgs, ka tu uzskat pret. Manuprāt, man liekas, ka tā informācija, kas ir jābūt pieejamai tiem skolēniem, ir jāsako līdz tam, piemēram, 3 klikšķu likumam, kad tai visai informācija jābūt 3 klikšķu attālumā, kad nav jāšķirst caur 10 lapu, lai atrastu sev vajadzīgo rindiņu vai tekstiņu vai jebko, ka tam visam ir jābūt pavisam kā uz dēlnes un ka tā informācija tiešām ir jābūt pēc iespējas tuvāk lietotājiem. Un lai tas arī paliktu un lai būtu iemesls atgriezties pie tās informācijas, jo cilvēks saprast, ka viņi ir vērtīgi un viegli pieejami. Man tā liekas. Es piebildīšu vēl noteikti tas, ka aplikācijas šīs jāsniedz skolniekiem, lai viņas iepazītu, jo aplikācijas, manuprāt, pašlaik var ļoti labi kalpot kā triāla versija tam pašam muzejam. Es vispirms apskatos, kas viņā atrodas, kas ir interesants tajā pašā, un lai apstītos reālās vērtības, tad vismaz man būs mērķis turien doties un apskatīties, kāds reālajā dzīvē izskatās, un varbūt papildus informāciju iegūt par to pašu. Paldies, šis ir jāietvīto aplikācija kā triāla versija muzejiem. Jums tagad ir skaidra motivācija, ja jūs runājat ar muzejiem, vai viņiem iesaistīties kādā projektā vai nē, tad tā ir atbilde. Katrīna varbūt vēlās kaut ko. Okay. Es gribēju uzreiz no nozares mesties aizstāvēt, ka tiešām mēs jau šogad skatoties tos mājas lapas un vietnes, kas ir izvietotas, nevar vairs teikt, ka kāds būtu aizmirsis to 3 klikšķu principu. Man liekas, ka tur mēs esam diezgan labā līmenī un kad jau ir jādomā varbūt par vēl kaut kādām tādām tehnoloģiski vēl advancētākām lietām, bet 3 klikšķus mēs esam pārkāpuši, tas noteikti. Paldies visiem. Prieks bija, kad ieradāties. Prieks, ka katrs no mums šādā veidā dod arī savu kontribūciju. Vēlreiz arī skatītājiem un atgādinu, kad lūdzu dodiet informāciju ar sociālo tīklu palīdzību un arī savādāk par to, kad ir mājaslapa e-prasmes LV. Un šajā e-prasme nedēļā mājaslapā ir atrodami daudz un dažādi pasākumi, kā jūs varat uzzināt daudz ko jaunu un papildināt savus e-prasmes. Noteikti dodiet šo te informāciju arī pēc ģeolokācijas, jeb atrašanās vietas saviem radiniekiem un tuvākiem, lai viņi zina, kur viņi var iet apmeklēt un uzzināt kaut ko jaunu un iemācīties kādu jaunu e-prasmi. Paldies visiem klātesošajiem! Tiksimies nākamo gadu! Atā!